Tā bišķi. Pastīsimies, kas tur ir. Šis man Renoir bloks, vienīgais iekšā tā. Te man ir... Te man ir... Šito man nobloķēja pirmo. Te vajag pārtupēt. Te vajag. Kas ir? Nekustās. Kas tas tāds bija? Kāpēc es viņu skatījos? Labs es neatceros tā. Un šī kā tā, ka man Renārs bloks jau. Es viņam diezgan daudz, kur man ir analītika. Es izdzēs video. Vienu video izdzēs, otru video, ko ļoti skatījās, 5550 apskatījušies. Par kaut kādu 10 dienām, jā. Par 28 dienām 5000 es viņu izdzēsu. Tur bija, un te vien vēl izdzēs, jā. Jo uzdarbojas tas cilvēks, kas uzdarbojās, viņi vienkārši viņus tagad reģistrē kā savējos un man vienkārši brīdinājums sūt. Principā viņi man te stāv kāds no 2012. Gada 3 gadus mēs stāv un tagad viņi sāku man brīdinājums sūtīt. Ievēl kaut kāds 2 brīdinājumi, tad konti vienkārši, tad man konts iekšā. Man tagad ir 15 minūšu lemīts uzlikts. Te nekur redzēt nevar tā. Bet es tagad pārbaudīšu 30. jūlijā jau iekšā. Es mēģināju, bet es gribu šo testēju, es gribu zināt, vai, ja man beigsies 28. decembrī beigsies tas 20 iekšā, vai šis video neparādīsies. Es gribu, tā tests vienkārši ielikt iekšā. Tests vienkārši. Ja viņš parādīsies, es būšu ļoti priecīgs īstenībā. Tad es varu augšuplādēt video visādus un vienkārši viņi pēc pusgada vienkārši parādās. Vienkārši izmanto, viņi tikai bloķē, parāk ilgs un tam līdz, bet, kad es gribu vienkārši notestēt vienkārši. Tas man tests. Kas man tur analīka, tā paziņoja par autoru, kur te man ir. Te man kaut kāds brīdinājumi visādi. Paziņoja par, tas nav, kur ir te visādi, kad atbūt tiešām, tur video, tur ir kaut kāds skaņas, celiņš kaut kāds virsū, kaut ko fonā skan, un man tāpēc vienkārši te arī, cirks arī kaut kādu daļai bloķēt, jo cirksam bija tā, te arī visādi festivāli, arī, piemēram, te ir audio vispār izmetas ārā vispār, jā. Vispār, reklāmas, tas vispār huiņi vienkārši tā. Galvenais, ka viņš ir 2010. gada, viņi atslēdz tikai nesen. Principā, kaut kādu, pusgadu atpakaļ, bet viņš man stāv 5 gadu, tas video stāv. 5 gadus un nesen tikai to video tikai iekšā. Kanāls tā. Ekumeka ir tā slikts stāvoklis līdz 28. decembrim. Man visādi iekšā, visādi brīdinājumi, tam ir, piemēram, sīktēls nav iekšā, tā viss, man ir pa video tik liek numuru, viss, tos tie izdzēs uzreiz, un pārējais, lai nebūtu, jo viņi ar vienu brīdinājumu, otru brīdinājumu, viņi jau pēc kārtas liek, jo man otrā kontā man ir cits video, jo tu ar nobrīdinājumu, un tad es vienkārši nolieku, kad es dzēsīšu šarā, lai man vienkārši tos konts vienkārši netiešām neizdzēš vienkārši. Viņš tikai pēc kārtas vienu brīdinājumu, pēc nedēļas viņš uzstājas. Man ir 2. februārim. 2. februārim. Tas ir, vispār, bitva za zemļu, jā. Ciņu. Tas ir, tas ir sakains, īsts video, kurā es vienkārši, man baigā daži tēs bija, bet vienalga viņi, arī pēc 2016. gada 2. februārī. Tas ir vēl, nevis 6 mēneši, bet vēl vairāk, kad 8 mēneši, tas ir brīdinājumi. Tas ir tāds ļoti 6. augustā, tad rēķināt 6. augusts, tas ir 2. februārs, tas ir 8 mēnešu brīdinājums. Iepriekšējām, kur man te bija,
uzlikuši bija. Te ir brīdinājums. 1. jūlijā un 28. decembris, jā. Te ir 6 mēneši reāli, tad 2. man ir 8 mēneši uzlikt. Tā kā, nē, vispār jārēķina, jāpreiz, vienkārši tagad intuitīvi. Tas 1 mēnesis vairāk, bet, 2 decembris un tur, man kas, nē, viss pareizi. Nē, tas 2. februārs, tas jau pēc janvāra, tas ir 1 mēnesis, jā, nē, viss ok, viss pareizi, viss. Es domāju, ka kaut kāda atšķirība, tas vienkārši, tāda. Tas ir tas mans sakainies, kas man te noticis. Un tāpēc man ir palicis tikai pēdējais, kurā es varu kaut ko montēt garu. Tas ir šitas Renoir. Un te ir labs stāvoklis, viss tam līdzīgi, jā, es varu tos garos video likt un tam līdzīgi. Tā, verificēt, ja ko es tos turēs vienkārši, tāds, te tāds. Es gribēju viņu pie elektronikas vairāk, bet tagad laikam būs viņu aizmēt visādiem mērķiem. Man kaut kāda vēl konta, bet tad jāizrakstās, un tad man ierakstās citu e-pastu un tam līdzīgi. Tas ir uz vienu e-pastu balstītie konti, tas ir paralēlē. Bet ja gribu kaut ko tikt, un vēl kaut kādu 2 konti, bet es aizmirsu paroles, un tad man tur tā. Tie man tā kā testi, kad es testēju, vienkārši vienu brīdi man vajadzēja testēt, vai, augšuplēju video, un man brīdinājums, un tam līdz gribu jau konfliktēt. Un tā. Gamelā nekas nav. Tā. Es jau te viss pastījos. Tas mēs viss tā, kas man tur rīt. Tā. Reklāmas atjaunojumi. Labi, bet nekas nav. Kas tāda? Es vispār īstenībā 5 minūšu video ļoti daudz taisu. Man ilgi, kad maz negribās taisīt. Es viņus kaut kā kopēju kāds konferences taisa garāks video. Montēju kopā. Šitas man ir Feedly. Man kafiju iet paņemt. Es aizmirsu kafiju vajag. Tur ir Feedly, tā. Šis Macintosh ir, bet, es magās Windows 7 uzlikšu. Šitādi, jā, Windows 7, nē, Windows 7 nevar likt, tas vajadzētu, ka XP vajadzētu likt, XP Pro kaut kā. Tā. Uzliksim XP Pro. Vajag Ultimate. Korporācija, man ir korporatīna editor. Par Wiki. Tā, mēs uzreiz korporatīna editē. Tā, mēs pasīsimies korporatīni, tā. Vajag tulkojumu vācu valodu, kas ir vācu valoda, ko viņš pita iztulkojumu. Tulkotājs, vācu latviešu. Neko, te nekāda, nav Tā. Man vajag vienkārši kādu limitu atmiņu procesoru, cik kā viņš strādā. Arī savas informācija, nē. Man vajag tādu foršu informāciju, kāda ir korporāti studenti pro. Kas ir tas tāds korporāti studenti editor, tas kāds, jā, tas, tā, jā, tvīk. Tā, mēs tagad kopējums 4 GB.
Tā, man vajag maksim iekšā. Man vajag, jums serveri, man vajag, lai būtu 8%, Enterprise. Nu, man vajag uzzināt, cik daudz procesors atbalsta. Tā, standarta, man vajag 2 procesori, lai būtu. Nits, print. Tas ir nits. Kas tas ir? Kas tas ir? Es vairs aizmirsu. Tas bija tas virtuālajā procesori, te bija. Nē, tas kaut kādu ieročiem print tas ir. Ja man ir Xeon procesori, man vajag Windows XP, kas tur ir? Man vajag kas ir Pro 300 memory 64, nu pagaid, maksimālais atmiņa. Tā, profesionāli. Tā, kas man starter, tas ir limited profesionāli tablet. Kaut no 32 bitu sistēmām viņam nevajadzētu būt limitam nekādam, tas ir 32 bitu sistēmām nevajadzētu nekādam limitam būt operatīvā atmiņa nekādam. Tas viss vienkārši ir programmēšana kļūda rūpināt. Nu, ieplānotā kļūda vienkārši, lai viņš ieplānot noveco. Tā, serveris. Visi. Nav nekas. Kuiņa. Tā, bišķi man vienkārši kuiņa. Nē, varbūt tā informācija ļoti svarīga, bet... Tā, kad parādījās, man vajag 2006. gada. 2006. gadā viss timeline, nu, piemēram, viss XPMM 16. gadā. Šeit nav corporate editor. Te ir home, ir profesionāls, bet corporate editor te nav. Man, piemēram, bija corporate editor, es tikai strādāju, un šeit vispār viņi netiek apskatīti. Viņi bišķi savādāk. Bišķi savādāk. Tur ir, tur. Davai, profesionāli 64 bit editor. Pēc mēs XP, XP 64. 2005. gads, 10 gadu ir ago, tas ir bez maksas viņi ir. Bet, driveri jau nav īstenībā. Tur vajag drivers. Bija varētu viņas 32 bit driveris piebarot visiem sistēmiem. Viņi varētu lietot, bet es nezinu, vai viņi var lietot. XP 64. Tur.
Viņasim, kā es atpakaļ, aiziešu atpakaļ. Nu, sākam jau 4 gigabaits neredzēju. Šitie 4 gigabaiti nebija, te bija kaut kādi 2 gigabaiti. Viss. Pēc tam tur kaut kādu paku uztaisīt, nu, te parādās 4 gigabaiti. Jo īstenībā, nu, šitie 120 gigabaiti arī mākslīgi. Nu, nav, tas ir mākslīgi ierobežojums. Tie ir mākslīgi ierobežojums. Tātad arī tie ir mākslīgi ierobežojumi. Tas ir mākslīgs ierobežojums. Tie ir mākslīgi ierobežojumi, nu, kur tie, lai cena notiek. Mēs mākslīgi ierobežojam un noliekam cenu. Tā, kas mums tu ir? Un tas ir viss beidzās 14. gadā. Tā, ka mums tāda. Tā. Mēs te vai 8 gigabaiti. 8 gigabaiti. Jātājums. Tā Windows Vista. Tā. Ok, paskamies, kas Windows Vista darās. Tā, startēt 2 gigabaits. Maksimā 4 gigabaiti. X86. X64. 8 gigabaiti. Nu, arī, kad, 2 CPU. Price. Ultima 2 maksimum CPU. Nu, klausies. Tas nav riktīgi. Tā. Un grade. Visu grade, tā. Kad viņš ir parādījies, kurā datumā. Nu, kurā datumā viņš parādījies. Septembris 5. 2006. gads. Tas nozīmē, ka līdz nākamā gada septembrim viņš vēl ir maksas produkts. Tas ir viss nav vērts. Tā 2003. Man es uzliku 2003. Labi. Servers. Man ir šito grib paņemt. Man ir Enterprise jāatliek. 32 gig, iekšā 32 gig, vai arī 64, 32 gigabaiti. Uzreiz standarts 4, vai 8, man 8, kas jāuzliek 8, jo man ir maksimum, vienmēr. Enterprise vienkārši. Es uzliku datacentru, bet man viņš kaut kādi man jāuzliek datacentru, kas ir Enterprise, man jāuzliek Enterprise. Šito var lietot pa brīvu, jo viņš ir aprīli 2003. Un 64 bitīgais ir tas ir 2, tas ir 2005. gads, tas 2015. gadā decembrī viņi varēs lietot pa brīvu. To var lietot droši, 10 gadu pagājuši, tā. Tā, un to mēs beidzam, 2003. jāliek, 64 bitīgais, un tad nav ko. Un kad viņam beidzās, tas termiņš beidzās. Un kad viņam beidzās termiņš, 2015. gadā, var teikt jūlijā, pirms mēneša beidzās termiņš viņam, jā, atbalsts. 12 ir ago, 12 gadu atpakaļ, jā. Latest updates ir, 8 gadu pēdējais updates ir 8 gadus atpakaļ. Šitas, var teikt, ir tā. Man tagad es uzlikšu tā 2003. Tas ir.
Tā, tā. Ne, tu pat tās. Jā, vispār es gribu savākt diezgan daudz programmas, lai varētu strādāt. Darba programmas gribu savākt īstenībā. Man te, uz driveru, piemēram, kodeks būs bezmaksas, tos var uzlikt jaunākos IRSO un visādas tam līdzīgi. Protams, kas strādās varbūt par 10-20% lēnāk nekā jaunākas programmas, bet kas 10%, ja programma maksā 10 štukas eiro. Kas 10%, tas muļķības, tas ir tik maz es viņas izmantoju, ka vienkārši vajag legāli izmantot programmas. Tā, kas tur ir limits, pārspēts, rekords. Kas mums tur ir? Gaisa temperatūrai Zemgalē un Latgalē pakāpjoties virs plus 30 grādiem trešdien pārspēts ne tikai atsevišķu pilsētu, bet arī visas valsts 12. augusta maksimālās gaisa temperatūras rekords. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas šajā... Apieskainers. Tik gara un iekšā. Tā, viss ok. Es tā pastīšos, kas tāds īsumā. Bloki. Es neesmu blokus lasījis, jo kādi ir ļoti ilgi vienkārši. Man vispār baigi karsts īstenībā. Es paiet nekas te nav. Windows 10 varat apiešu. Labi, Windows 10. Es Windows 10 ielikšos. Nav nekāda vajadzība. Tā, kas mums tur ir? Beidzās 5 minūtes, es viņu mūlu vienkārši. Es uzlikšu uz Macintosh Windows 2003 serveri jāuzliek. 8 GB RAM, 2 kg procesoru, lai iekšā. Nezinu, to pēc tam es izdomāšu. Bet Windows 2000 varbūt tas. Un kā Windows 2000 varētu uzlikt? Windows 2000, cik RAM saprot? 2000. Tā. Nemāju, cik viņš daudz. Jā, viņš jau 15 gadus veca programma, principā. 15 gadus veca programma. Te nav limita, kur ir. Man 4 procesors tikai ņem un 4 GB RAM. Man ir 8 procesori. Te ir Advanced server. 8 GB ņem. Advanced server. 8 CPU, tas man dera. Un cik atmiņa? Pieņemsim, te ir Windows, tas ir data center, tas ir tikai 32 bitīgā. 32 bitīgā. Viņi ir 32 CPU un 3 GB RAM. Tas ir 32 bitīgā sistēma. Tā kā, jāsaprot, ka, piemēram, data centrē tas ir 32 bitīgs, un viņi vienkārši var 32 GB RAM likt, 32 CPU. Tā kā, tas ir,
Jāsaprot, ka, nu, tā 3D bitīgas sistēmās ir kapacitāte liela, bet vienkārši viņu grib nahenizēt. Tā to varētu nosaukt. Tās visticība. Kur par šim? Režim Boga. Centē. Katru vienkārši. Šis baglabājs ir. Šis ir labs. Kur man es ieliku tikšo. Google Plus ir ieliku tikšo. Man nav Google Plus. Šeit nav. Blin. Sūdīgi. Dievu režīms. Labi, pieņemsim tā kopiju. Ejam uz Google Plus, ka mums ir albigā mēlējam. Viņam nav Google Plus atsevišķi uzlikts. Ejam tagad uz Google Plus. Bet man Google Plus nav atsevišķi uzlikts. Kāpēc? Un mēs tagad site. Divu režīms. Divu režīmu. Tā, es turam. Pusiņu pašam jau. Pusiņu jāpieliek klāt. Dārzā. Pastīsimies, kas tie ir. Šis baglabājs. Labi, tā. Tas bija labs. Tas jau jāpierakstīt cēties. Man pēc tam pazūd tās divi. Visi pazūd. Es pats sev visu pārplusoju visu. Es pa viņam bez pusiņu pilikt. Viņam nevar. Labi ir. Šos linki. Tā. Tā, kas mums ir? Blin, kāpēc man neizlādēs bateriju? Es tagad lādēju bateriju ārā, un viņi figā nelādējās. Ko man tāda baterijas cits? Man baigās nekas. Ko man viņas ir tādas baterijas pārējās?